gan laiks pievērsties visu Latvijas bedru kartei. Un skatītāji jūs, protams, turpināt sūtīt mums bedru un ceļa defektu bildes, un liels paldies par to jums. Un arī ārpus Rīgas ir sastopams pamatīgas bedres, kas diezgan nevērīgiem autobraucējiem var nodarīt pamatīgu skādi. Jā, skatītāji, mums ir iesūtīts, starp citu, viena pamatīga bilde, uz kuras redzams ir viens, tāds pēdiņās saucams talsu lepnums, un tūlīt pat arī kārtē mēs redzam, kur tas viss atrodas. Tātad sarkanais punkts ir tieši tā bedra, kur tad viņa īsti ir. Tā atrodas Talsos. Jā, un tā atrodas pašā Talsu centrā, tāpēc tiešām to varētu teikt, ka tā ir Talsu lepnums. Atsūtītā fotoautora mums raksta, ka blakus atrodas vēl vairākas bedres, bet šī esot visiespaidīgākā. Protams, ja arī jūs, skatītāji, dosieties nedēļas nogalē baudīt Latvijas dabu, tad, es domāju, ir vērts ielūkoties pirms tam visu Latvijas bedru kartē, lai pārliecinātos, kuri tad ir tie ceļa posmi, kur tomēr varbūt vajadzētu ļoti uzmanīgi. Jā, skatītāji, bet starp citu varbūt var doties, ņemot līdzi fotoaparātu un nobildēt kādu jaunu bedru, un arī to var droši ievietot šajā te mājas lapā, un varbūt mēs varētu izstāstīt, kāpēc tas ir ļoti, ļoti izdevīgi, ne? Tas ir pirmkārt svarīgi, lai arī citi autovadītāji zinātu, kur atrodas šī bedre, bet jums ir ne tikai jāievieto fotogrāfija, bet jāziņo arī savs vārds, jo jūs visi piedalīsieties izlozē par iknedēļas kasko bedres apdrošināšanas polisiju, ko piedāvā apdrošināšanas aģentūra BTA, un arī viens laimīgais savā īpašumā iegūs pilna servisa kasko polisi ar apdrošināšanas summu līdz pat 20 000 latu. Tā kā balvas ir diezgan iespēdīgas, bet, tomēr ir arī nedaudz jāpapūlās, lai tā kā pie tām tiktu, un, protams, tas gandarījums, es domāju, arī ir, ka mēs varam palīdzēt citiem autobraucējiem izvairīties no bedrēm. Tieši tā, skatītājiem, veidosim karti kopā.